Kas ir e-paraksts un kur to lietot? Šajā un arī nākamajos raidījumos jums to pastāstīs Nākotnes parks. Patiesi, e-paraksts Latvijā ir pieejams jau vairākus gadus, tomēr ir daļa no jums, kas neko par to nezina, un ir daļa no jums, kas zina, bet nelieto. Mēs jau šobrīd gatavojam noderīgu materiālu par to, kur un kā var pielietot e-parakstu šodien. Starp citu, gaidot no jums arī dažādas interesantas idejas un jautājumus, mēs esam sagatavojuši tādu kā iesildīšanās tematu. E-paraksts nav tikai dokumentu parakstīšana vai caurskatīšana vien. Elektroniski var piedalīties pat vēlēšanās. Labi, nav pie mums Latvijā vēl, bet Norvēģijā un Igaunijā var. Starp citu, Norvēģijā tikko šīs vēlēšanas arī notika un cilvēki balsoja internetā. Lai balsot, vēlētāji varēja izmantot vairākus identificēšanās veidus. Mini-ID, kur nepieciešamā parola atnāk īziņas formā. Reģistrēšanās ar internetbanku. Bypass, principā kaut kas līdzīgs mūsu e-parakstam. Comfights, personalizētā USB zibatmiņa. Norvēģijā notika vēlēšanas. Vēlēšanas internetu vidē notika 12 no 428 vēlēšanu apgabaliem. Tas aptvēra vēlētāju skaits no 6 miljoniem ir tātad 250 000 vēlētāji. Viņiem bija iespēja nobalsot internetā, līdzīga programma, kā tas strādā līdzīgi, kā tas strādā Igaunijas Republikā. Vēlēšanas interneta vidē Norvēģijā notika šī gada 9. septembrī. Tas nozīmē, ka cilvēkiem bija iespēja izvēlēties, vai balsot internetu vidē, vai arī iet uz vēlēšanu iecirkni. Pirms tam šāds pilotprojekts Norvēģijā bija noticis jau 2011. gadā, kad balsot internetu vidē varēja 10 vēlēšanu apgabalos. Sabiedrības uzticība pieauga, un Norvēģi arvien vairāk izmanto tehnoloģijas, jo 2011. gadā elektroniski šo iespēju izmantoja tikai 16% vēlētāju, bet 2013. jau 28% no tiem, kam bija šāda iespēja. Vēlētāji portrets, ja mēs tā varētu teikt, kas izmanto internetu vēlēšanas, vidēji varētu būt ap 50 gadus jauns. Tas būtu tā, ka puse no viņiem iet un vēl internetu vidē, puse iet uz vēlēšanu iecirkņiem. Protams, jaunie cilvēki ir tādi, kas izmanto vairāk šo internetu. Tas rāda, ka sabiedrības zināma daļa iet līdzi laikam. Ja jau balsot var visi, jebkurā laikā un vietā, un turpat no mājas datora, šķiet, ka nu jau vēlētāja aktivitāte būs ļoti pieaugusi. Bet vai tā tiešām arī ir? Arī daļa jaunie cilvēki ir politiski neaktīvi. Tas, kad jums būs interneta balsošana, tas palielina jūsu ērtību, bet tas nenozīmē, ka tāpēc palielināsies vēlētāju skaits. Ja cilvēki nav aktīvi, ja viņiem šī politika neinteresē, jūs viņu ar spēku nevilksiet ne uz iecirkni, neliksiet strādāt pie savu datoru. Jāpiemina gan, ka balsošanai internetā nepietiek ar e-parakstu vienu. Kā mums pastāstīja Kārlis Kambrats, nepieciešami ir arī finansiāli ieguldījumi un jāmaina likumdošana. Vai Latvija to maz var atļauties? Un trešā, vissvarīgākā lieta iespējams ir, mums sabiedrībai ir jānotic, ka šī sistēma darbojas un tai var uzticēties. Sekojoši mēs varam pārfrāzēt jautājumu, vai Latvija maz grib to atļauties. Redziet, Norvēģijā, lai notiktu šādas elektroniskas vēlēšanas, tikpat izveidot speciālu komisiju. Viens no šādiem pamatfaktoriem ir uzticība, jeb ticība šim procesam, un šajā komisijā ir tātad viens kriptēšanas speciālists, viens datorspeciālists, un faktiski pārējie 7 ir sabiedrībā cienījami cilvēki, kuriem sabiedrība uzticās.
Piekrītu, ka visiem jaunievedumiem un arī jaunākajām tehnoloģijām, jo īpaši tādām, kas ir saistīts ar dokumentiem un pat vēlēšanām, ir jābūt skaidriem un saprotamiem. Un te jau talkā nāk nākotnes parks vienmēr saprotami stāstot par jaunākajām tehnoloģijām. Lai gan Latvijā vēlēšanas tuvojas visai strauji, viens ir skaidrs. Latvijā šajās vēlēšanās internetvidē balsot vēl nevarēsim. Tomēr ir cerība. Varbūt nākamreiz.